Sveiks, mīļās klausītājas un klausītāji arī cerams kāds. Šodien parunāsim par kaut ko patiešām aizraujošu un arī mazliet provokatīvu. Es ieliku postu Instagramā brīdi atpakaļ, proti par to, kāpēc svara nomešana ir viena no sliktākajām motivācijām sportošanai. Jā, tieši tā es arī domāju, tieši tā arī es to pateicu, un tieši tā es arī to uzrakstīju. Ja lielākā daļa tomēr domā, bet vai tad ne jau svara dēļ visi iet sportot? Tad ieelpojiet dziļāk un gatavojieties tomēr mazliet citādākā perspektīvā paskatīties uz šo jautājumu. Jo nevienmēr, piekrītu, ka liela daļa tiešām arī vēl mūsdienās primāri izvēlas apmeklēt sporta zāli un treniņus, lai nomestu lieko svaru. Tomēr tā tendence mainās, un tomēr tam ir daudz lielāki trūkumi, uzstādot to kā galveno mērķi, nekā ieguvumi. Bet tomēr, ja mēs padomāsim par svaru nomešanu kā galveno mērķi, tas ir it kā izskatās iespaidīgi, tas ir labs mērķis, to iztēlojoties mēģini jau vizualizēt, kā tu jutīsies, kā tu izskatīsies, bet tas izskats ir iespaidīgs, tas ārējais veidols šim mērķim, bet ātri vien tiek saprasts, ka nekas labs no tā nesanāk. Un es domāju, ka ikviena no jums, vai vismaz daļa no jums, ir sapratusi, kas notiek tajā brīdī, kad cipari uz svariem nekustās, vai nedod Dievs viņu vēl sāk palikt lielāki. Tu sēdi, grauz nagus un domā, vai tad tiešām visi tie pietupieni, izklupieni, visi tie sviedri, vai tas vispār bija to vērts, tas bija lieki, tas bija nevajadzīgi, un sportošana nav domāta tev. Varbūt jūs to tā neatzīstat, varbūt neesat ar to saskārušās, bet tā tas notiek ļoti, ļoti bieži. Ja tu neredzi tos izmaiņas uz svariem un uz savu ciparu, tad ļoti, ļoti ātri visam tiek atmests ar roku. Jā, ar piebildi vēl ļoti ātri, jo mēs rezultātus gribam ātri, un ja tas nenotiek ātri, tad tam nav nekādas jēgas. Un tad par tiem pašiem svariem. Ja tev gadījumā mājās ir svari, tad kā jau es rakstīju, kā jau es teicu, tiešām viņu vienīgā patiesā funkcija ir putekļu krāšana. Ja šī mazā ierīce parasti tiek izmantot kā simbolisks tāds pašmocīšanas instruments, tāds pašmūku kā rīks. Taču, pavisam nopietni tam vislabākā vieta ir tālākajā stūrī zem gultas, un tā ir iespējams vienīgā lieta mājā, kurai putekļus labāk netīrīt, labāk to ekrānu cauri neredzēt un baterijas nemainīt. Jo vai tad tiešām jūs vēlaties, lai tā metāla kastīte vai vienalga kāds viņš tur dizains jums ir, nosaka jūsu dienas garstāvokli? Vai tiešām šai ierīcei ir tāda tik maģiska loma jūsu dzīvē, lai noteiktu, kā jūs jutīsieties un kā jūs iesiet par dienu vai kā jūs aizmigsiet par nakti. Domāju, ka nē, katrā ziņā, pat ja tā nedomāju, tad īsti veselīgi tā domāšana jūs neveda dzīvē uz priekšu. Tā ar tādu garstāvokļu bojātāju baigi bieži var iebraukt baigākā sauzās. Un padomājiet par visiem tiem laika posmiem, kad jūs esat kādreiz kustējušās nevis skaitļu dēļ, bet vienkārši tāpat vien, ka ir jautri. Piemēram, deju nodarbības, pastaigas, vienalga, jebkas jūs, sarkans kā tomāts, pārsvīts, bet laimīgs. Katrs ir kaut kādu tādu brīdi piedzīvojis, vai ne? Un tā brīdī tas darbs jau liekas vērtīgs, jo tu esi piedzīvojis tās labās sajūtas. Un, ja, piemēram, ar draudzeni gājāt pastaigāties, visas sarunas laiks smējāties, tas liekas kā tāds normāls vēdertreniņš vēl pie tam, ja labs garstāvoklis,
Bet tajā brīdī, ja jūs nedomājat, ok, jūs gājāt dēļ tā, varbūt, lai jūs nodzītu to svaru, nostaigāt savus liekos kilogramus. Un šeit ir viens fenomens, ko es esmu redzējusi, piedzīvojusi 7 gadus strādājot šajā nozarē, kad, lai arī kā lielākā daļa nāktu dēļ liekā svara, kas min kā pirmo, jau cilvēki ir iemācījušies man teikt, ka tomēr viņi nāk dēļ veselības, vai viņi tā patiesi domā, es nezinu, bet vienmēr fonā paspīd šis svara jautājums. Un tad ir tik patīkami vērot, kad pēc kaut kāda pat neilga laika, ja šis cilvēks pieņem to, ka tas svars ok, bet viņš jau, kas ir tas, ko jūt ar pirmajām reizēm, šis pozitīvās izmaiņas labsajūtā. Un tās cilvēks sajūt praktiski momentā. Un tad ir redzams šis efekts, kad svars tas svars, bet cilvēks pārslēdzas uz to, ka viņš tik labi jūtas savā ķermenī, viņš tik labi jūtas, ka viņam tas cipars vairs nav svarīgs. Viņš tiešām pārtrauc svērties, bet tas moments ir jāpanāk to svara nesvēršanos, ir jāpanāk ar to labo pašsajūtu, kad tā svara cipars aiziet otrā plānā, pirmajā plānā tu ej ar mērķi, lai tu izsmietos, justos laimīgs, justos priecīgs, izsavīts sarkans, vienalga kāds satic draugus vai nomierinājis savu prātu, ja, bet mainās šī prioritāte. Galvenais ir pārvarēt to, kā lai saka, ieradumu svērties un mērīties. Tas ir šausmīgi grūti. Bet savās grupās es to neprasu, un tie, kas to pieņem, un tie, kas to pieņem mazliet ikdienā, mazliet piespiežoties, tā kā vingrot sev, nevis svaram, tad tas ir uz ilgu laiku. Tad cilvēks ir pieskaitāms pie ikdienas kustīgajiem. Un redziet, labsajūta ir tas, ko svara cipars nekad nevarēs jums dot. Kad kustības sniedz prieku, enerģiju un pavisam nopietni arī labu miegu. Tas ir milzīgs uzvaras gājiens priekš sevis, un tas viss bez palīdzīgā svaru skaitīšanas rituāla jūs noveda pie citu mērķu, tad jūs sākat apzināties savu patieso mērķi, kam jūs gribat sportot un kustēties. Un, ko es gribētu piebilst, lūdzu, neaizmirstiet. Jūsu ķermenis nav jāuzlabo. Tas jau tagad ir jūsu labākais draugs. Tāpēc atmetiet šo domu par svaru, ciparu un pievēršieties jautājumam, kā kustēties tā, lai es varētu sev pasmaidīt spogulī, nevis kā kustēties tā, lai es varētu pasmaidīt, ieraugot ciparu uz svariem. Un ko es noslēgumā gribētu teikt par šo, ka kustēties vajag priekam, nevis spiedienam. Tā ir jūsu dzīve, jūsu ceļš, un jūs esat pelnījusi baudīt katru soli tajā. Tāpēc ejam, sportojam, nevis skaitļu, bet sirdsmiera dēļ. Lai jums aizraujoša diena un daudz azarta kustībā, salds miegs un veselīgs smaids par dzīvi. Paldies un tiekamies nākošajā reizē!